24 stundu laikā man jau bija kādi 150 pieteikumi, un kopā tādās 24 stundās bija kādi 200 cilvēki, kas vēlējās piekļūt webināram. Rezultāti ir ļoti veiksmīgi, ļoti ātri caur līdiem. Es patiešām tiku pie šiem cilvēkiem, kas piesakās uz bezmaksas webināru. Čau, Luīze! Čau, prieks tev redzēt no... Tu esi tropiskajos Balī, es te Latvijā, mums tāds vēss laiks šobrīd vēsais. Kā Luīze, tu pateiktu, 30 sekundēs, ar ko tu tieši nodarbojies? Čau, mani sauc Luīze, un pēdējos 4 gadus es strādāju par sociālo mediju menedžeri, administrējot vairāku zīmolu, uzņēmumu un uzņēmēju sociālo tīklu kontus, un pēdējā pusgada laikā es esmu kārtīgi investējusi sevī, savās zināšanās, lai veidotu tādu kā iespēju vairāk strādāt sev un palīdzēt arī citiem ar sociālo mediju attīstību un zīmolu attīstību. Un, jā, tas ir tas, ar ko es nodarbojos. O, super, sociāla tīkla. Mēs ar tevi sākām strādāt janvārī 2024. gadā. Kāpēc tu vispār sāki ar mums strādāt? Kas bija varbūt kaut kādi iemesls, kāpēc tu izvēlējies sadarboties ar mums? Situācija bija sekojoša. Oktobra vidū es vērsos pēc tādas kā iedvesmas saņemt vairāk zināšanas tieši par sociālo mediju administrēšanu, lai es varētu celt arī tādu kā savu pakalpojumu vērtību. Un es vienkārši tvēros pēc iedvesmas un pēc zināšanām, kā tad es to varētu gūt. Un es uzzināju par NH Media, jo man draudzene sadarbojās arī ar NH Media, un es aizgāju uz tikšanos un sarunā ar Sintiju. Kaut kā viss sakonektējās ar to, ka viņa man izstāstīja par programmu, un programmas beigās viņa saka, nu jā, un varbūt tu beigās varētu izveidot arī savu kursu vai kaut ko no savas puses. Un par cik es jau biju ilgi domājis par to, kā tad es varētu vairāk sevi attīstīt un izveidot arī kaut ko savu, tad tas bija tāds perfektais klikšķis. Tā es arī nokļuvu līdz NH Media, un es sapratu, ka ne tikai ir tās zināšanas, ko es vēlos saņemt kā pati priekš sevis, kā sociālo mediju administrētāju, bet arī tās zināšanas, lai izveidotu kaut ko priekš sevis. Un tad es sapratu, ka tas ir tas, ko man ļoti vajag. Un mani uzrunāja tas koncepts, mani uzrunāja tas formāts, ka var mācīties vērtā brīvā laikā, un nav kaut kādi, teiksim, tādi noteikti mācību laiki, un tas ir tāds pašmācības formāts, un man uzrunāja tas, ka ir iespēja sadarboties ar savu menedžeri, un jā, man ļoti patika tas, kāds ir tas feedbacks, un jā, tā es arī nokļuvu. Un kādi ir rezultāti? Tas man interesē, kas ir noticis, ka mēs sākām janvārī, tad kā pagājušais, kā ir gājis, ko tu vari pastāstīt par rezultātiem? Rezultāti ir ļoti veiksmīgi. Tātad janvārī es pievienojos NH Media un sāku iet cauri visām video lekcijām un sazinājos ar Ralfu, kas bija mans menedžeris. Jā, es pakāpeniski sāku uzreiz ķerties klāt tam, lai izveidotu savu kursu. Un februāra sākumā es jau to biju tā kā to projektu attīstījusi līdz līmenim, lai līdz februāra beigām visu saliktu kārtīgi smuki kopā un varētu palaist kampaņu. Un tad pēdējā februāra dienā mēs palaidām kampaņu, un ļoti ātri caur līdiem es patiešām tiku pie šiem cilvēkiem, kas piesakās uz bezmaksas webināru, kur attiecīgi es iepazīstināju ar savu sociālo mediju kursu. Un tagad ir aprīlis, un jā, es esmu ieguvusi krietnu pulciņu jau savu dalībnieku, kas ir šobrīd 21 dalībnieks, un arī tie ienākumi ir pašai priekš sevis strādājot, ir auguši 2 reizes lielāki. Un paralēli arī savam lielajam sociālo mediju kursam, ņemot vērā to, ka jau bija zināšanas, kā tad viņu veidot, es varēju izveidot arī tādu pašu mazliet mazāku kursiņu, kas ir vairāk tāds kā sevis mīlestības kurs, sapņu piepildīšanā un prāta robežu atvairīšanā, ļoti daudz dažādas metodas ietverot par to, kas man ir palīdzējis sasniegt to, ko es esmu izdarījusi un tur, kur es esmu šodien. Tā kā, jā. Liels prieks, ka skaties šo epizodi.
ja tev šis liekas vērtīgi, droši uzspied uz laiku, aizsūt kādam draugam, un, starp citu, ja tev ir interesi par mārketingu pārdošanu, zem šī video ir informācija, kā mēs tev iespējams varam palīdzēt iegūt vairāk klientus un pārdot vairāk. Bet tagad atpakaļ pie epizodes. Let's go! Tad īsumā sanāk, restīvi palīdzējām tev, tu pati izveidoji programmu, ko tu sāki pārdot, jo iepriekš tu pārdevi tā kā pakalpojumu savu, tu pārgāji uz šo variantu un palīdzējām iegūt 21 klientu un palīdzējām tev dubultot tavus ienākumus. Tas ir tā kā īsumā. Jā. Kā tu darīji mārketingu, lai dabūtu tos klientus? Kāda bija stratēģija, ko jūs reklamējāt? Tu minēji, ka bezmaksas webinārs. Tas bija tas, ko jūs reklamējāt, ja? Mums tā kampaņa, ko mēs izveidojām, bija kampaņa uz to, lai pieteiktos uz bezmaksas live webināru, kurā tad es apstrādu pēc līdiem un tad iegūstu dalībniekus bezmaksas live webinārā, kuras pusstundas laikā izstāstu par to, kas tad tas ir, par ko es šeit stāstu, kas ir sociālajie mēdīji un iedvesmoju mazliet jaudīgāk attīstīt savu zīmolu, un tad attiecīgi pēc tam saņēmu pieteikumus pēc webināra, kur tad jau var pieteikties pašam manam ceļvedim. Un kāds, tu man iepriekš minēji, kad es atceros arī, tev sākumā bija ļoti daudz šie līdi, tā kā 100, un viņi varbūt tik ātri nepirka, ja drīkstētu teikt, bet tu pēc tam atklāji kaut kādas lietas, lai viņi pirktu vairāk. Kas bija tās lietas, ko tu pamainīji, kas bija tie knifiņi, kas tev tieši nostrādāja? Tā situācija bija tāda, ka tad, kad es palaidu kampaņu, līdz ko apstiprināja kampaņu, 24 stundu laikā man jau bija kādi 150 pieteikumi. Tas ir normāli. Jā, un es viņus aši apstrādāju, sapratu, ka caur to Private aplikāciju ir ļoti viegli to izdarīt, un paralēli arī tam, ka es palaidu kampaņu, es arī palaidu iespēju savos sociālajos tīklos pieteikties uz šo te bezmaksas webināru, un tā kā man vēl tur papildus bija kādi 50 cilvēki, tad kopā tādās 24 stundās bija kādi 200 cilvēki, kas vēlējās piekļūt webināram. Un es tad izveidoju to schedule, kā tad es vadīšu šos te zoomus, tā lai ir aptuveni piekļuve vienam zoom meetingam 40 cilvēkiem, bet taisnība uz, sākuma foršas atspēriena punkts bija tāds, ka tad, kad es palaidu kampaņu, novadīju, pirmos 2 webinārus, atsaucība bija ļoti liela, man bija ļoti daudz pieteikumu uz pašu manu kursu, un, uzreiz jau tādā pirmajā nedēļā man bija kādi, 5, 6, 7 dalībnieki, kas uzreiz jau pēc tiem. Un tad bija tāds klusuma brīdis, kurā es sapratu, ka kaut kas tieši ar to prezentāciju un to formātu, kā es komunicēju, varbūt ir jāpamaina. Un es pati analizēju tās savas, ja es taisīju ierakstus saviem Zoom mītingiem, un es analizēju, kas varētu būt tas, kas, uzrunātu tieši mani paši, jo man arī patīk viegli forši uztverama informācija, un tas arī bija tas formāts, kā es centos nodot šo. Un tad es sapratu, ka visforšākā stratēģija ir ne tikai novadīt webināru un varbūt mazliet pakomunicēt, bet es sāku piedāvāt cilvēkiem 1-pret-1 bezmaksas tikšanos ar mani, kas ir jau vairāk tāds in-depth, tā kā dziļāk papļāpāt tieši individuāli ar pašu cilvēku, pajautāt, kāda tad bija lielākā motivācija pieteikties webināram, kas ir varbūt tādas aktuālākās lietas, ar ko saskarās, kādas būtu zināšanas un informācija, kas būtu nepieciešama, un vairāk tad jau sāku pastāstīt arī par savu ceļvedu un iepazīstinu ar to formātu, kā tad es varu palīdzēt, lai mēs visātrāk un efektīvāk varētu sasniegt tos rezultātus. Un tas, tā komunikācija, tas formāts, ka es patiešām vēlējos un joprojām vēlos būt tieši tāds kā draugs un iedvesmas avots un tāds riktīgs palīgs un ceļabiedrs un kompanjons un tā mana iniciatīva vēl vairāk ieguldīties šajās 1-pret-1 tikšanās arī sāka veicināt vēl jaudīgāku šo atgriezenisko saiti, jo tajā brīdī mēs uzreiz jau patiešo komunicējam ar šo klientu, un tas man iedeva tādu ļoti labu atspērienu, kā es patiešām... Tad, ja drīkst tevi kopsavilkums, restīvi, tu laidi webināru, un tad tu mēģini uzreiz no sākuma centies aicināt cilvēkus pievienoties, bet pēc tam tu saprati, labāk es vadu webināru un aicinu cilvēkus ieplānot man 1-uz-1, un tad pēc tā 1-uz-1 tad tu izsaki piedāvājumu, ja viņiem tur, tā kā interesē tas, ne?
Jā, jo principā ir tā, ka pēc webināra es katram dalībniekam no tie, kas ir bijuši webinārā, arī aizsūtu pāris jautājumus. Hei, vai patika, kas bija galvenais iemesls, kāpēc tu pieteicies? Varbūt tu vēlies ar mani satikties uz bezmaksas tikšanos, varam papļāpāt, es labprāt ar tevi iepazītos. Un tas ir tas bija tas formāts, kas bija tāda mana galvenā atslēga, lai sāktu veicināt vēl jaudīgāku atgrieznisko. Un cik maksā, cik maksā tavs šis te pamatkurs? Šobrīd kursam ir 50% atlaide, es ieliku arī atlaidī, un šobrīd ir 222 eiro. Iekškursa ir 6 moduļi, un 1-pret-1 ar mani vēl tāda kā saziņa. Ok. Un cik tev, piemēram, lai aprīlī uztaisītu, martā, lai uztaisītu tos rezultātus, ko teici, kas ir 21 klients, cik tu investēji reklāmās, lai dabūtu, cik tu investēji kopā reklāmās? Šobrīd sanāca par pašu pirmo kampaņu. Es laidu 2 kampaņas. Pirmā kampaņa bija aptuveni 350 eiro. Ok, 350. Un otrā kampaņa bija aptuveni tas pats, un tā viena kampaņa gāja uz kaut kādām 10 līdz 14 dienām. Tad sanāk kopā 700 eiro un iegūt 21 klientu, ja? Tad reāli tā maksa par reāli jaunu klientu bija 33 eiro. Un, ja es pareizi saprotu, pārdeva apmēram par 200-400 eiro, tad atdeva bija apmēram 1-pret-10 sanāku, ne? Jā. Krūta. Kā tev pašai ir teikt, kad ir tāds, ir tev tāda sistēma, ka tu vienkārši zini, ka tu varēsi dabūt klientus, ka tev vajadzēs. Kā tas liek tev justies? Sākumā es biju, protams, ļoti satraukta, jo šis arī ir tāds formāts, ar kuru es pati noteikti iepazīstos tieši klientu piesaistē, un man bija satraukums par to, kā tas aizies. Un tad, kad es vienkārši pakāpeniski sāku meklēt efektīvākus risinājumus un sāku gūt šo atgrieznisko saiti vēl jaudīgāk, tas uztraukums pārvērtās par tādu kā excitementu, jo es sapratu, ka tas mans ieguldījums patiešām ir tas, kā es visvairāk vēlos komunicēt ar cilvēkiem, un tas, kā es tiešām vēlos arī piesaistīt šos klientus, un līdz ar to ir tāds jau riktīgs prieks un tāda deksme un vēl lielāka tā motivācija, jo jā, tie rezultāti tiešām ir forši, un es teikšu godīgi, pašā sākumā, kā jau tās ekspektācijas ir dažādas. Ir ekspektācija, kad var sanākt un ka var nesanākt, un tad, kad sāka veicināties vēl lielāka atgriezniskā saite, es sapratu, ka es esmu riktīgi tur, kur man ir jābūt, un tas veids un formāts, ko es vēlējos sasniegt, ir arī tas, kā es darbojos. Let's go, super. Man liels prieks par tevīm. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatieties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes. Kur tu vispār esi? Kāpēc tu esi Balī? Cik tu bieži esi Balī? Pastāsti man, interesanti. Es esmu Indonēzijā, Balī, jo es neesmu labākajos draugos ar ziemu. Okay. Un tad, kad es uzsāku ceļu sociālo mēdīju administrēšanu, šobrīd es saku, ka veiksmīgā kārtā tas sakrita ar pandēmijas laiku. Un, teiksim, aptuveni, es sāku gadu pirms pandēmijas laika, un pandēmijas laikā jau man bija labs klientu pulciņš, un pandēmijas laikā zīmoli vēlējās turpināt attīstīties un darboties, un pilnā jaudā darboties. Vienkārši tā lieta bija tāda, ka nevarēja darboties uz vietas. Un tā iemesla pēc, ka es sāku skatīties opcijas, kādas varētu būt aizbraukt prom no Latvijas, un es sāku strādāt kā sociālo tīklu menedžera un administratora attēlināti ar materiālu, kas bija izveidots jau krietnu laiku iepriekš. Un tā es sāku pakāpeniski aizvadīt savas ziemas ārpus Latvijas. Sākotnēji tas bija mēnesis, pēc tam jau tie bija pēc kāda laiciņa 2 mēneši, un tā jau 3. gadu es esmu projām. Cik tu ilgi brauc parasti? Tu brauc uz mēnesi? Cik tu ilgi brauc tagad jau? Cik tu ilgi tagad tusē tur?
Iepriekšējos 2 gadus es vairāk dzīvojos Dubajā. Dubai tajā laikā, tieši pandēmijas laikā, bija tāda noteikti tukšāka. Tur bija tik daudz turismas, kā tur ir šobrīd. Un tad es devos aptuveni uz pāris mēnešiem. Pirmajā gadā tie bija kādi 2-3 mēneši. Tad pagājušajā gadā es biju projām gandrīz vai visu ziemu, kādus 6 mēnešus. Un tad jau šogad bija atkal. Lās. Manai dāmai ļoti patīk. Man tā, es nezinu, man tas karstums, man ir tieši otrādi. Es labāk gribētu braukt dzīvot Norvēģiju, kur ir tik augsts, man tas augsts patīk. Kur Luīza, cilvēki vislabāk var tevi atrast paši, ja viņi vēlētos? Noteikti Instagramā. Tas ir arī veids un formāts, kuras visvairāk dalos tieši ar savu ikdienu, ar to, ar ko es nodarbojos, un arī Facebookā. Kā viņi tev var atrast kā ir Luīza? Kā viņi atrast tev Instagramā? Luīza. Sanāk tā kā Luīza, un ar dubultajiem i burtiņiem. Luīza ar dubultajiem i. Jā. Es tev sapratu. Ok, es jau atradu arī. Ok, mēs ieliksim arī to iekšā zem video. Tā, jā, mēs jau atradām. Tā, nu super, liels tev paldies. Es novēlu tev vēl vairāk klients, vēl vairāk, lai visu laiku netrūkst, lai visu laiku nāk tā kā jūra. Un stay sharp, un liels tev paldies, ka tu vispār atnāc un veltīsi savu laiku šodien ar mums. Jā, protams. Paldies tev. Paldies, ka uzaicināji. Nu, cool. Jā, mēs te principā, rītīgi labi.